Man šķiet, ka tāda veselīga ikdiena vai veselīga vide vispār sākas tur, kur kādam kaut kas rūp un kādam kaut kas vispār interesē. Bērns, ja mēs skatāmies izglītības sistēmu, pirmsskola, skola, pēc tam droši vien vēl tālāk. Dažādos vecuma posmos bērns šajā sistēmā pavada ļoti ilgu laika posmu. Ja mēs skatāmies uz kaut kādu dažādiem vecumiem, iedomāsimies, bērns skolā ierodas 8, atkarībā no skolas un dodas prom 3-4. Un tad ir tās stundas, kas vēl paliek, iespējams, interešu izglītībai vēl kaut kam, un tad mēs varam matemātiski paši saprast, cik tad bērns pavada laiku kopā īstenībā ar ģimeni. Un līdz ar to rodas arī tā situācija, ka bieži vien vecāki kaut kādas lietas, kuras notiek ar skolēnu, īpaši, ja mēs skatāmies uz pusauģu vecumu, viņš īstenībā nepamana mājās, jo mājās tas pusaudzis ir iespējams 4-5 stundas tādā nomodas režīmā. Līdz ar to skola ir tā, kur patiesībā var vecākam pateikt, kas notiek, un aicināt vecākus uz sadarbību. Ja jūs jautājat par maniem skolēniem, es viņus diezgan labi spēju noraksturot arī kā personības. Jo es viņus redzu gan starpbrīžos, gan stundā, es redzu viņu miedarbības ar pārējiem pusauģiem, es redzu, kādā veidā viņi izturās, kas ir viņu vērtību lietas, attieksmju lietas. Un līdz ar to faktiski skolotājs ir tas, kurš pamana bērnā bieži vien niansētākas lietas nekā bieži vien citi pieaugušie. Šogad Raunas pamatskolā viens no mūsu fokusiem bija viens skolēns, kuram mēs starpbrīžos pamanījām dažādas attieksmi vai uzvedību nianses, kuras neatbilst skolas vērtībām. Tad kautiņi vai lamāšanās vai kā citādi. Skolotāji tam pievērsa pirmā uzmanību, pēc tam viņi teica man, un tad sazinoties gan ar ģimeni, gan sociālo dienestu, jo ģimene atrodas sociālā dienesta uzraudzībā, mēs sapratām, ka jānoņem skolēnam liekais laiks, kas veidojas pēc skolas, jo viņš gaida uz transportu. Skolotāji piedāvāja vienu risinājumu. Viņa paliek diezgan ilgi skolā, līdz ar to viņa var savā kabinetā, tajā brīdī, kad viņa ir konsultācijās ar citiem skolēniem, viņa var šo skolēnu aicināt pie sevis, vai nu skolēns mācās pie viņas, vai arī pilda kādus papildus uzdevumus citos priekšmetos. Es nostrādāju. Tajā brīdī skolēna uzvedība arī mainījās, jo viņš redzēja, ka ir iespējams laiku pavadīt citādāk. Pārsvarā šādos gadījumos mēs pamanām, ka šiem skolēniem ir pietrūcis vai pietrūkst ikdienā uzmanības. Un atrasties ar pieaugušo, kuram rūp tas, ko viņš dara, vai tas, kā viņš dzīvo, tajā brīdī, es domāju, tam skolēnam nozīmē visu.